Rīta kafija LV, svaigas aktuāls. Sveika, Agnese. Paldies, ka atnācāt. Agnese, pastāstiet sākumā par sevi. Es esmu uzņēmēja, Latvijas rezidente. Man uzņēmēja darbība norit Latvijā. Nodarbojos ar finanšu pakalpojumiem, tā skaitā grāmatību, nodokļu konsultācijas un budžetēšanu. Klienti mums ir gan Latvijā, gan ārpus Latvijas, gan Eiropas zonā, gan ārpus Eiropas zonas. Tā kā pieredze diezgan liela. Esmu strādājusi gan lielos uzņēmumos, gan netik lielos. Un šobrīd mums tas pamatbiznes ir tieši finanšu plānošana, grāmatvedība un nodokļi. Un, ja tā var teikt, tad slavena apkārtējiem lielākai daļai sabiedrības palikāt pēc vēstules, ko jūs adresējāt gan ministru prezidentam, gan valsts prezidentam. Īsumā pastāstiet varbūt tiem skatītājiem, kas nezina, par ko mēs runājam, ko jūs šajā vēstulē rakstījāt? Šajā vēstulē es rakstīju par to, ka, manuprāt, varētu būt iespējams, ka nākamā gadā mūs sagaida tas, kas it kā nav plānots, un tas ir diezgan lieli nodokļu sistēmas izmaiņas, kas ietekmētu ļoti lielu cilvēku loku, ne tikai uzņēmējs, bet arī jebkuru cilvēku. Bet vissmagākais šis sloks varētu būt tieši uz mazajiem uzņēmējiem. Nesen bija publicēts Lursofta pētījums vai apkopojums drīzāk par to, ka no visiem Latvijas uzņēmumiem 97% nodokļu samaksā 18%, aptuveni 18% noapaļojot uzņēmumu. Tas nozīmē, ka 72% ir mazais uzņēmuma līmenis, pēc, ja nemaldos, Lursofta pētījumā bija minēts apgrozījums 145 000 gadā, kas sedz nodokļu slogu 3%. Tad skaitliski tas ir vislielākais skaits, bet nodokļu ieņēmumi no viņiem ir vismazākie. Un šobrīd, mainot šo finanšu sviru, kas skars tieši mazos uzņēmējus, efekts nodokļu sistēmā nebūs tik liels, cik efekts būs tieši uzņēmumu dzīvotspējā, šo mazo uzņēmumu dzīvotspējā. Jo lielākā bažas ir par to, ka ir diezgan nepārdomāti iespējams saprognozēti nodokļu ieņēmumi, kas visticamākais nākamgad nesīs pozitīvu tendenci, jo uzņēmumi nepaspēs pārorientēties vai nepaspēs norēģēt, bet ilgtermiņā efekts varētu būt gluži tieši pretējs, kad uzņēmumi vai nu nespēs šo slogu sekt un likvidēsies, vai būs spiesti pārorientēt savu darbību, lai mītnes zeme nebūtu vairs Latvija, bet kāda cita valsts, kur šī nodokļu politika ir labvēlīgāk mazajiem uzņēmumiem. Tas, pa ko es iespējams visvairāk uztraucos, tas, ka nav izvērtēts šis multiplikātora efekts. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pieņemsim, ka jums ir uzņēmums, kurā jūs nodarbinat vienu projektu vadītāju, kas strādā, pieņemsim, uz pusslodzi, vadītājs, kas strādā pilnslodzi, apkopēji, kas strādā, varbūt 10% no slodzes, un vēl kaut kādi cilvēki, kas strādā vairākās vietās, tā skaitā mikrouzņēmumos. Sanāk tā, ka nākamā gadā iespējams tiem cilvēkiem, kas strādā nepilnslodzi, būs jāmaksā nodoklis lielāks nekā viņi saņem algu. Jo nākamā gadā mums stājās spēkā minimālās sociālās iemaksas no darba algas, 75% nākamgad un 100% aiznākamā gadā, un tā kā minimālā alga nākamgad ir 380 eiro, tad šis nodoklis par katru darbinieku nākamā gadā ir 97 eiro. Neatkarīgi no tā, kāda ir viņa slodze. Nākamais, kas ir tāds riska grupa, tie ir mikrouzņēmuma nodokļu maksātāji. Pēc pēdējām ziņām tie ir vairāk kā 50 000 uzņēmumu, un ja statistika vidēji ir tāda, ka viņos ir apmēram 2,6, lai vieglāk rēķināt 2,5 cilvēki, tad kas notiks ar šiem cilvēkiem? Protams, jā, ir daudzi mikrouzņēmumi izveidoti, lai optimizētu darba samaksu, bet tad man ir jautājums ieņēmuma dienestam, ir ieņēmuma
iedzīvotāju ienākumu nodoklī šīs slēptās darba līguma pazīmes, kurām var secināt, ir vai nav reāli pakalpojums, vai tā ir tikai darba algas optimizēšana, tad mans priekšlikums ir ieņēmuma dienestam, ķeriet sliktos un ļaujiet strādāt tiem, kas reāli sniedz pakalpojumus, nevis optimizē nodokļus. Un tāda ir, es ticu, ka lielākā daļa no šiem mikro uzņēmumu nodokļu maksātājiem, kas atkārtošies tie vairāk kā 50,000 uzņēmumu. Pēc nākamā gada minimālās sociālās iemaksas mikrām, mikro uzņēmumu nodokļu maksātājiem, kā viņas tautā sauc par mikrām, jāmaksā ir sociālās iemaksas par visiem darbiniekiem, neatkarīgi no tā, kad varbūt, teiksim, pamatdarbā, pieņemsim, jūs strādājat pamatdarbā, pēc vidējās Latvijas statistiskās algas saņemat normālu algu un paralēli vēl sniedzat kaut kāds papildus pakalpojumus, piemēram, jūsu hobiju līmenī vai papildus prasmes, kas jums ir, ko jūs neizmantojat pamatdarbā vai nevarat izmantot vai negribat izmantot, tam nav īsti nozīmes. Un sanāk tā, ka neatkarīgi no tā, ka šim cilvēkam jau ir pilnas sociālās iemaksas un krietni vairāk par minimālām sociālām iemaksām, mikra būs spiesti šīs izmaksas vēlreiz sekt minimālās algas apmērā, tad tie 97 eiro. Un ja cilvēks strādā vairākās mikrās, tad par viņu maksās visas mikras, kas, manuprāt, nav taisnīgi, jo, ja ir nodoklis jāmaksā visiem, tad mēs visi maksājam līdzīgi. Šajā likuma redakcijā, kas ir pieņemta un jau spēkā no nākamā gada, par ko es arī aicinu valdību aizdomāties, un kad tomēr nevajadzētu viņu mainīt, un es uzskatu, ka vajag mainīt, ir divas lietas, kas ir, manuprāt, nepareizi. Pirmais, tad šīs mikras, kas maksās visi par visiem, un otrais ir nepilnās slodzes. Tad, piemēram, ja māmiņa ar maziem bērniem, piemēram, vakarā piestrādā par apkopēju, kad vīrs ir mājās un viņai ir laiks, tad visticamākais, ka viņi nākamgad to darīt vairs nevarēs, jo viņi vienkārši atlaidīs. Un teikt, ka tas ir darbinieku labā, lai viņus aizsargātu, pasakiet man, kāds labums būs tajā māmiņai, kur atlaidīs. Tas nav viņas labā. Līdz ar to iespējams nepārdomāti, neizvērtējot visas sekas, mēs ejam uz īstenībā reāli nodokļu celšanu. It kā mēs no vienas puses sakam, mēs nodokļus neceļam, bet no otras puses fiziski naudas paliks mazāk. Un tas ir tas mans pārmetums, par ko es visvairāk bažos, kad valdības deklarācijā ir ierakstīts punkts, kad tiks pārcelta nodokļu sloks no darba spēka uz patēriņu. Tad, kā tam būtu jābūt pēc manas izpratnes, tad darba spēka nodokļu sloks samazinās, un patēriņa sloks, nodokļus uz patēriņa savukārt palielinās. Patēriņš tas ir PVN, tas ir dabas resursu nodoklis, tas ir tas, kas nav saistīts ar algu. Tas skatā, piemēram, ūdens. Ūdens paliks dārgāks, alga sanāks maciņā vairāk, jo nodokļi mainās. Tad līdzsvars, rezultāts 0. Jo taču tagad sanāks tā, ka patēriņš mums ceļās, bet algas reāli arī paliks mazāk. Respektīvi, nodokļi paliks vairāk. Un sanāk tā, ka ceļās viss, un balanss vairs nav. Tas ir tas, par ko es arī visvairāk pārmetu, iespējams neapdomāt rīcību, kas vienkārši nav izvērtēta, manuprāt. Kā jūs domājat, kā tā ir sanācis, ka tas notiek, tā ir valsts vadītāju neprofesionalitāte, nezināšana? Es domāju, ka iespējams ierēdņi, kas šo ir gatavojuši, nav iedziļinājušies pietiekami smalki un izvērtējuši šīs sekas, ko tas izraisīs. Es nedomāju, ka valdības vadītājs vienpersoniski pieņem šādus lēmumus. Iespējams, ka viņš ir balstījies, vai arī ministri ir balstījušies uz kaut kādiem secinājumiem, ko ir izdarījuši uz nepārdomātiem secinājumiem, es teiktu. Šobrīd tas viss vēl ir uz papīra. Es pareizi saprotu? Daļēji minimālās sociālās iemaksas ir pieņemtas. Viņas ir pieņemtas jau pagājušajā gadā, un augustā es rakstīju vēl vienu vēstuli arī tieši par šo tēmu, par minimālām sociālām iemaksām. Viņa gan neizplatījās tik plaša rezonanse, bet arī adresēju un nosūtīju visiem Saeimas deputātiem, ministru prezidentam, ministriem. Saņēmu atbildi no Finanšu ministrijas, kurā man es centīšos tagad nocitēt, bija teikts, ka nodokļi celt netiek, šīs ir sekas iepriekš pieņemtajiem lēmumiem,
uz kuriem vienkārši bija atlikts ieviešanas laiks. Tad mēs it kā novirzam bultiņas uz kādu iepriekšējo, pasakot, ka mēs jau neko, mēs esam labi, viss ir pareizi, mēs visu labi daram, bet tie sliktie pieņēma to agrāk. Tāpēc, man liekas, ir dažādas valdības iespējas un sfīras, ar kurām to visu mainīt, un viens no tiem ir izvērtēt šo likumu vēlreiz. Agnes, izstāstiet tas cilvēkiem, kas nav uzņēmēji, kas vienkārši darba ņēmēji, valsts iedzīvotāji. Ko šīs pārmaiņas nozīmē viņiem? Tad pirmkārt celsies samaksa par pakalpojumiem. Tā ir tāda ķēdes reakcija. Ja uzņēmējiem nodokļi jāmaksā vairāk, jo, piemēram, es nerunāju par miljonu apgrozījumiem un lieliem uzņēmumiem, kam tur, teiksim, tie 100 eiro uz priekšu uz apakaļ lielu lomu nespēlē. Es runāju par mazajiem uzņēmējiem, kuriem šie 100 eiro mēnesī, nepilnie 100 eiro mēnesī par katra darbinieku nozīmē krietnu nodokļu pieaugumu. Ko viņi darīs? Viņiem ir divas iespējas. Pirmā, samazināt cilvēkiem algas, ko likums neļauj. Šajā gadījumā likumā ir ierakstīts, ka tas ir jāsadz uzņēmējiem pašam, bet vienmēr ir visāds iespējas, kā izdarīt tā, jo uzņēmējiem ir naudas tik ir. Viņam neviens vairāk viņu nedod. Tad otrs variants ir celt pakalpojumu cenas. Respektīvi, no saviem klientiem prasīt vairāk. Ja to dara pietiekami liels cilvēku skaits, uzņēmumu skaits, kas palielina savu pakalpojumu maksu un nedaudz samazina algas, efekts ir tāds, ka parastam iedzīvotājiem sākumā efekta nebūs. Ja vien mēs nerunājam par tiem darbiniekiem, kas strādā šos uzņēmumos. Efekts būs nedaudz vēlāk, jo pakāpeniski ceļot cenas, tas ir tā kā sniega bumba. Ja ceļas cenas, piemēram, pieņemsim, automazgāšana ceļās, to izjūt visi. Ja ceļās sabiedriskā ēdināšanā cenas, nedaudz, bet to izjūt visi. Rezultātā viss paliks dārgāks un naudas maciņā mazāk. Tas ir tas, ko jutīs principā ik viens, ja vien viņš nav oligarks. Agnes, jūs minējat, ka jūs daudz strādājat ar uzņēmējiem, un te jūs klienti. Kā šobrīd uzņēmējs Latvijā jūtās? Es teiktu, tā ir tāda trauksmaini sašutuma sajūta, kas šobrīd ir, jo sašutums viennozīmīgi ir ar, es nezinu, nevienu klientu, kurā sašutums nebūtu. Jo ticība tam, kad valdība pildīs savu deklarācijā noteikto līdz šim bija, tagad viņi sāk, es teiktu, diezgan ātri izplēnēt. Tā vidējā temperatūra, ko var just, ir diezgan augsta. Viņi ir tuvu pie vārīšanās temperatūras. Līdz ar to arī pēc šīs vēstules es saņēmu, ja ieskaita visus gan komentētājus, gan tos, kas rakstīja komentārus portālos un kas dalījās ar to sociālajos tīklos. Tie ir apmēram 4000 cilvēki, kas ir pauduši savu viedokli. Kaut kādi, teiksim, 95%, nebaidošos šī skaitļa, ir par to, ka tas nav pieļaujams. Tad briest ir tāda mīkla rūkst. Tad viņi ir aizrūkst līdz trauka malām, un tad viņi iet pāri. Tad šobrīd mēs esam tajā stadijā, kad viņi tūlīt ies pāri. Kas notiks, neviens nevar prognozēt. Jo neapmierinātība ir ļoti liela. Uzņēmēji arī ir gatavi protestēt, arī Tirdzniecības rūpniecības kamerā. Ir tāds kritisko līniju plāns, līdz kurienai, kas ir jāpanāk. Protams, ka mērķis nevienā brīdī nav nedz valdības gāšana, nekas tam līdzīgs. Mērķis ir turpmāk arī strādāt, dzīvot Latvijā, maksāt nodokļus. Tas ir mērķis. Jautājums ir, vai mūs sadzirdēs, vai mūs ignorēs. Tas mums nākošais jautājums tieši tāds arī bijis. Gribēju jautāt, kas notiks, ja, tā teikt, valsts vadītāji nesadzirdēs, nesaredzēs to sarkano līniju? Kas būs? Kāda būs tālākās sakas? Šajā brīdī, man liekas, vissvarīgāk saprast to, ka, ja jūs rūkstat savās mājās un aprunājat šo, vai neaprunājat, bet runājat par šo problēmu tikai ar saviem, teiksim, līdzcilvēkiem un tuvākajiem, jūs neviens nedzird. Mans aicinājums tāpēc arī ar šo vēstuli bija paudiet savu viedokli. Jo skaļāki mēs būsim, jo lielāks efekts ir panākams.
Jo viens pats, mēs visi zinām, ka viens nav cīnītājs. Varbūt šī vēstule tiešām ir izraisījusi tādu lielu ažiotāžu, bet tas tikai liecina par to, kā patiesībā cilvēki jūtās. Un ja netiks saņemts attiecīgi, ir Tirdzniecības rūpniecības kamerā ir izstrādāts plāns, ir tāds kritisko līniju plāns, kas notiks tad, ja netiks panākts vienošanās, jo ne tikai par šo iet runa arī par Latvijā nekad nav bijusi nodokļu politika kā stratēģija, kā ilgtermiņa dokuments, kas pamato, uz ko mēs ejam, jo, protams, kad šobrīd, kad likumi mainās tā, kad mēs kā finansisti, mēs nespējam izsekot līdz viņiem, tad ko tas cilvēks, kas nav finansists, es domāju, ka vispār nespēja ko saprast, un visu laiku ir tādā stresa situācijā, vai es daru visu pareizi, jo varbūt vakar viss izmainījās. Varbūt rīt atkal viss izmainīsies. Un tas ir nākamais, ka tas investīcija klimats. Mēs visi runājam, ka mums ir vajadzīgi lieli, spēcīgi uzņēmumi, kas ir taisnīgi. Mums tiešām tādi ir vajadzīgi, jo jau Latvijā vidēji Latvija zaudē apmēram 40 cilvēkus dienā. Vai viņi vecuma dēļ atstāja šo valsti un pasauli, vai viņi emigrē uz citurienu, vai ir kaut kāda citāds izmaiņas, viņi aizbrauc mācīties, un pēc tam paliek tur. Bet tie ir 40 cilvēki dienā. Tad ir skaidrs, ka tikai uz iekšējo tirgu strādāt, tas ir tuvredzīgi. Tad mums ir vajadzīgi uzņēmumi, kas eksportē. Jo kāpēc es laiku runāju par uzņēmumiem? No kurienes valsts dabū naudu? Neviens viņai, labi, ir dotācijas, bet normālā situācijā valsts dabū naudu no nodokļiem. Kas viņus rada? Viņi rada uzņēmumi, kas maksā nodokļus. Jo jebkurš, gan es, gan jūs, mēs strādājam kaut kur. Par mums maksā nodokļus. Nodokļus dabū šis uzņēmums. Tad viss tas pamats ir uzņēmums. Lielāks, mazāks, maziņš, mikro, mega. Tam nav nozīmes. Nodokļus maksā uzņēmumu. Un jo vairāk mums būs uzņēmumu, jo vairāk būs nodokļi. Tas arī manuprāt, vajag paplašināt, dot iespējas kļūt vairāk uzņēmumiem, un tādējādi mēs sasniegsim. Tad mēs varam sasniegt šos 10%, ja uzņēmumi kļūs vairāk. Bet, ja piemēram ar mikro uzņēmumu nodokli, kas bija tā kā krīzes instruments, neviens gan toreiz, kad viņi ievies, nepateica, ka tas ir terminēts, tagad viņš izrādās ir bijis terminēts, un neskapēc neviens visu to ir aizmirsuši pateikt, un tagad mēs to dzirdam, ka tas tā ir. Bet tad ar šo formu ļoti daudz no pelēkās zonas iznāca ārā uzņēmumu, jo vieglāk, protams, kad ir maksāt nodokļus, nekā domāt schēmas, kā viņas nemaksāt. Vieglāk ir normāli strādāt un neuztraukties par to, kas būs nākotnē. Līdz ar to, ja tagad šie no pelēkās zonas, kas ir iznākuši ārā, es nerunāju par kaut kādām PVN schēmām, nerunāju par mikroschēmām, es runāju par reāliem uzņēmējiem, kas ir mazi, kas pirms tam strādāja nelegāli, tagad viņi strādā legāli, maksā šos 9%, bet viņi maksā. Tad iespējams, kad mēs aiziesim atpakaļ turpat, kur mēs bijām. Tāpēc es arī saku, ka šī krīze iespējams būs lielāka nekā 2008. 2009. gadā, jo tie, kas iznāca no pelēkās zonas, viņi tur aizies atpakaļ. Pie tam cilvēks ir diezgan spītīgs, parasti pēc savas dabas, vai mēdz apvainoties, un ja uzņēmējs ir apvainojies uz valsti, kas viņam nav izpildījusi to, ko viņi ir solījusi viņam, tad vai viņš met plinti krūmos. Un es esmu ļoti daudz dzirdējusi stāstus, kas saka, nākošais gads, ja šitā turpināsies, mēs vienkārši braucam prom. Man liekas, ir diezgan liels pamats bažām. Agnēs, gribēju par beigām pajautāt, tas, ko valsts parasti apgalvo, ka Latvija ir maza valsts, un cilvēki ir mazi, un mēs vispār esam tādi maziņi. Kā ir, ja jūs salīdzināt to pieredzi, kā uzņēmēji un vispār šī sistēma strādā kaimiņu valstīs? Tāpat Igaunija, Lietuva? Igaunija mums ir tas vispozitīvākais piemērs, kā ar daudz mazāku aparātu, kas ir, piemēram, kontrolējošo institūciju, respektīvi vida, daudz mazāku cilvēku skaitu, var dabūt daudz lielāku šo nodokļu pienesumu. Tas ir viens, kad
Tas ir arī ierakstīts tajā konceptuālajā vienošanās, kur Tirdzniecības rūpniecības kamera 9. augustā parakstīja ar valdību, kad ir jāizstrādā nodokļu politika, un viens no lielajiem punktiem ir vida reformas, kurā pirmkārt VIC ir nevis kontrolējoša iestāde, bet konsultējoša iestāde, protams, paturot arī kontrolējošās funkcijas, bet, piemēram, tajā pašā Igaunijā VIC ir kā sadarbības partneris. Mums tas ir biedrs. Kāpēc tad ir tā, ka Igaunijā tomēr tas viss strādā? Ir kā cilvēku skaits līdzīgs, ir kā vienlaicīgi sākām to gājienu valsts neatkarību ieguvām. Ja? Kāpēc ir tā, ka tas atšķirās? Tāpēc, ka tas, manuprāt, ir pats princips, kā pieiet nodokļu politikai. Ja Igaunijas stratēģija ir vērsta uz tieši uz to, ko es runāju, lai būtu pēc maksimāli atviegloti uzņēmumu dibināšanas un viss tā nodokļu vide, lai būtu uzņēmējiem pretīm nākoši. Un mums ir tieši pretēji. Mēs tikai dzenam vēl nodokļus, vēl ņemam, kamēr beigās nav jau vairs no kā ņemt. Ok, nākošais gads noteikti mums jau pietiks. Varbūt arī aiznākamā gada pietiks pēc 5 gadiem. Nav šīs ilgtermiņa stratēģijas. Tas ir tas, kur Igaunija mums ir krietni priekšā tieši šīs stratēģijas jomā. Nemaz nerunājot par, kaut kādiem, Bet kaut kādu iemeslu dēļ mūsu valdība neņem to piemēru kā manuprāt, tā ir tāda, vajag budžetā, mums ir caurums, tad mums vajag naudu. Kā visātrāk paņemt, uzlikt papildus nodokļus. Vai vismaz, ja mēs sakam, ka valdība saka, ka viņi neceļ nodokļus, tad neliek jaunus nodokļus, bet izdomā bargākus noteikumus. Tas ir tāds īstermiņa. Vajadzētu kā reiz atvieglot šo nodokļu slogu mazajiem, jo ik viens uzņēmums, ja vien viņš nav izcils veiksmes stāsts, un tāda ir uz vienas rokas pirkstiem varbūt saskaitām pasaulē, jebkurš uzņēmums ir mazs, un viņam ir jātiek līdz šim līmenim. Kas tagad, ar šīm pašām minimālajām sociālām iemaksām? Mēs ar jums nolēmām dibināt uzņēmumu, mēs esam 2. Un mēs sākam sniegt pakalpojumus. Pirmā mēnesī mēs samaksāsim 200 eiro vienkārši tāpēc, ka mēs esam. Tas ir neloģiski. Mēs, principā, tad mēs maksāsim pa gaisu patiesībā. Tas arī vēl apliekams, jā, tas vēl nav aplikts. Tas, kas latviešiem ir tāds tā kā biedrs, iesakņojies vārds krīze. Mēs runājam tagad par to, ka faktiski, ja nekas nemainīsies, mēs nokļūsim atkal tajā pašā posmā. Toreiz mēs vainojām bankas. Jā, un ko mēs vainosim tagad? Labs jautājums. Ko mēs tagad vainosim? Mēs vainosim tikai un vienīgi pašu sev. Pirmkārt, par to, ko es jau arī teicu, mēs klusējam. Mēs sakožam, mēs esam ļoti pacietīgi. Mēs sakožam zobus un klusējam. Mājās, virtuvē, guļamistabā pačalojam, pacapjamies, bet mēs klusējam. Tas ir tas, man liekas, kad nav tā, ka neko nevar ietekmēt. Gluži otrādi, jo vairāk, jo skaļāk mēs esam, jo vairāk mēs varam ietekmēt. Grieķija varbūt nav tas labākais piemērs, jo es nevaru dalīties šai pašā viedoklī, bet tas ir precedents, ka tauta var panākt to, ko viņa vēlas, pat ja tas nav īstenībā pareizi. Bet panākt var. Galvenais ir neklusēt. Mūsu mentalitāte ir tāda, ka mēs cepjamies virtuvē, bet ne publiski. Mēs baidamies, tikai neviniet manu vārdu. Otrs varbūt, kad varbūt pret tiem, kas, es gan, paldies Dievam, neesmu izjutus nekādas tam līdzīgas represijas, bet iespējams baidās no tā, ka tad viņus stingrāk kontrolēs. Man neviens stingrāk vairs tāpēc kad es runāju, nekontrolē. Lūdzu, nenāciet man vairāk kontrolēt, tikai tāpēc, ka es tagad to saku. Bet tas tā, pa jokam. Varbūt es vēl kaut ko nepajautāju svarīgu tādu, kas, man liekas, tagad tas svarīgākais ir tas, ka laiks ļoti mazs. Laiks ir, principā, šodien braucot uz Rīgu, dzirdēju termiņu ziņās izskanēja 23. novembris, kad būs 2. lasījums Saeimā par budžeta pakas apstiprināšanu. Lūk, mums ir, principā, mēnesis palicis, sniedziet savus priekšlikumus. Tas, kas,
Protams, jā, pa vienam neko nevar panākt, bet tāpēc ir tā tirdzniecības rūpniecības kamera. Nu, nevarat paši, teiksim, negribat. Tad ir šīs biedra naudas, ko mēs maksājam kā kameras biedri un deleģējam savus pārstāvis kaut ko panākt. Tas arī ir veids, kā jūs varat kaut ko darīt. Ne tikai šī tirdzniecības rūpniecības kamera, ir daudz un dažādas organizācijas. Ja bail vai ir nedrošība iet vienam pašam, neiestājoties organizācijā un neiet kā pārstāvis. Jo, man liekas, vissliktākais tagad ir tas, ka mēs nerunājam par to publiski. Jā, tagad varbūt mēs ar jums tagad runājam, un ir vēl, es zinu, ka daudz uzņēmēji par to runā, bet pārējie cepjās sociālajos tīklos, kas arī ir labi, kas arī ir labāk tā nekā nekā. Bet jebkuram Latvijas iedzīvotājiem ir tiesības, Satversmē garantētās tiesības paust savu viedokli. Visi e-pasti ir publiski pieejami gan ministrijām, gan Saeimas deputātiem. Jebkam, principā, kas var ietekmēt. Rakstam vēstules. Prasam, lai mums dod to, ko mēs gribam, lai mums ļauj dzīvot un strādāt Latvijā. Tas arī ir tas mērķis. Rīta kafija LV